Diena sākās ar kamīna demontāžu. Dienas plāns sekojošs. Šeit būs kamīns ar tulikivī pieslēgumu. Šeit šis esošais pieslēgums tiks izņemts ārā. Tīrīšanas durtiņas tiks paceltas augstāk. Tā, par ko stāsta skurstenis? Skurstenis ir vate, bišķi ar nokrāsu. Tas liecina, par ko ir bijis liels karstums. Nu, tas nav nekas īpašs. Šeit gan ir vate drusciņi pielipusi. Tas liecina, ka skurstenī ir bijis iekšā mitrums. Nu, skursteņa gals šobrīd ir atvērts. Izurbām caurumiņu, un tagad būs tā operācija, ka celsim to augšējo trubu uz augšu, un šajā vietā liksim divas parastās caurules, lai iegūtu līdzenu sienu. Tā, nu notiek operācija ar čaulas pacelšanu. Vēl drusciņ. Vēl. Viss labi, stop. Kaut ko vajadzēs izgriezt. Un tagad notiek operācija, trejgabalu atdalīšana un izņemšana. Viņi laikam leja negrib dalīties nost. Tā, čauliņi iekšpusē smuki izglaudīts, liekam iekšā jaunus čauliņus. Tā. Un pēc tam būs vēl viena čauliņa. Un tad laimīgi savienosim. Un tad būs šitāds siltums. Paldies! Tā, šeit ir aiztaisīt caurums, tūliņ aizpildīsim ar vati. Šeit vēl ir procesā. Tā, no augšpusīt ir pabeigta, smuki tā kā jābūt. Protams, bloks ir cietis no sala, ko klients sola apdarināt šīs vasaras laikā. Atskait par šīs dienas padarīto. Pielikām veidgabalu, lai pieslēgtu tulikivī kamīnu. Noņēmām pieslēgumu veidgabalu 45 grādos. Tā, šeit būs skaisti ķieģelīši. Otrajā skurstenī arī ir ķieģelīts, ko sauc par blīvi. Lai nenodeg pirkstiņi bērniņiem. Šis ir skaistais skurstenis, šeit būs skaists kamīns, lai siltums mājās un laba veselība.